Kas tad ir mugurkaula deģeneratīvās saslimšanas? Es cenšos to pacientiem paskaidrot sekojuši, ka visiem cilvēkiem dzīves laikā mugurkauls nolietojas. Un tas ir normāli. Vienam cilvēkam nolietojas ātrāk, citam mazāk ātri, kas ir atkarīgs no pacienta dzīves stila, darba, bet lielā mērā arī no iedzimtības. Starpskriemeļu diska trūce ir tieši šiem te deģeneratīvā saslimšana, kad starpskriemeļu diska deformācija, protrūzija vai trūce uzspiežot uz nervu rada attiecīgas sāpes pa nerva gaitu, un tad šī te mugurkaula deģeneratīvais process pēkšņi kļūst par saslimšanu. Tas pats ar mugurkaula stenozi. Stenoze ir problēma, kad mugurkaula kanāls sašaurinās un tajā kanālā esošie nervi tiek nospiesti. Un šis mugurkaula kanāla sašaurināšanās notiek deģeneratīva procesa rezultātā. Tātad starpskriemeļu locītavas, jeb fasešu locītavas pieauga apjomā, jeb hipertrofējās, jeb pieauga apjomā starpskriemeļu saites, un šis te saišu un locītavu komplekss iespiežās mugurkaula kanālā un rada mugurkaula kanāla sašaurināšanos.